Labdien visiem, kas skatās šo video. Tad šīs dienas video mēs dosimies makšķerēt uz Gauju. Tā, esam mūsu vietiņā pie Gaujiņas. Esam mūsu vietiņā, tā aiziešu līdz manai vietiņai tagad. Šeit es esmu tā skaisti iekārtojies. Barībiņa man ir tīrā vimba. Reku tīrā vimba, barība. Un esam iekārtojušies skaisti mūsu vietiņā. Gaidīsim lielo zivi. Cerams, ka būs. Cerams, ka būs ko uzfilmēt, būs kāds kontents. Kādu vimbiņu noķersim, varbūt tās. Tādā te mēs tā vieta tajā veidiņā te. Tā paga. Jā, šādi te mēs te copējamies. Tad pulkstens mums ir 5 un 8 minūtes. Esam ieradušies uz Gauju. Cerams, kad viss mums patiešām arī perfekti izdosies. Viena copīte bija. Tā. Copīte it kā tikko bija. Jāskatās, varbūt tā zivtiņa kaut ko tur grib vēl paņemt man te. Tur uzlica zivtiņa. Jā, bet es gribu jums parādīt, šī vieta patiešām kolosāla pie Valkas pusītes. Kolosāla vieta. Šādi te viņi izskatās, var mierīgi coperēties. Viss šitam te diezgan skaista un pieejama vieta. Zivis arī, šī ir mana leģendārā vieta, kur es saķēru, atceros vienreiz noķēru, man liekas, bija 12 pie 12 vimbām. Protams, ka laidu mazākās vaļā un ņēmu lielākās, bet 12 bija, skaitīju līdzi, atceros tajā reizē vēl. Smukais pličuks. Nepareizajā kamerā rāda, ka smukais pličuks. Diezgan kruti. Ilgi ņēma maitas gabals. Vajag vaļā. Tikko paķēra jeļčiks man. Visu paķēra, bet aizgāja. Izvilku ārā, aiznesos pēc... Vēl viens aiznesos tikko pakaļ tīklam. Aizgāja visi. Bet laikam kaut kas vēl te notiekas. Kaut kāds vēl man trakšaniņš ir. Jā, ir, var just. Jā, ir. Varbūt mazliet ražanāks. Varbūt ne. Nē, ir ražanāks rauda. Ražana rauda. Es domāju, ka liekam tīklā. Ņemam liekam tīklā. Un tīklu metam ūdenī. Jā, kur? Šmulējos es vienā šmulēšanās ar jauno jaktu, kur aizbraucu, bet paliek lēnām lielāks. Bet vajag. Vajag kārtīgi. Iemetam iekšā. Nav tik tālu distance. Tas bērndārs būs un šeit ir galā kaut kā. Bet uz lielākām es ceru obligāti. Lielās vimbas. Es jūs visas te uzrunāju. Makšķerējiet uz manas makšķeres. Pirmo raudiņu paņēmu, tikko ieliku iekšā tīkliņā, ja paši redzējāt. Kam? Pam! Ir kaut kas labs! Halo! Labs kaut kas nāk! Nē, nav gan. Nē, kaut gan, ir jau gruntīgs. Gruntīgāki paliek šitie resnuļi. Resnuļi nāk ārā, šitas jau man patīk, šitāds jau ir labs izmērs. Ir jau ko pannā likt. Pastieties, kāds. Nevajag. Ko? Jā. Rauda liela. Jā.
Bērndārza apmeklējums vēl joprojām nav beidzies. To es varu pateikt. Viena lieta, ko es varu pateikt tā, ka bērndārzs vēl joprojām nav beidzies. Sīkie vēl joprojām ņem, grib paņemt, un mēs vienkārši turpinam. Pulkstentiņš man ir cik? 5:30. Wow. Nu, diezgan tāds produktīvs laiks, lai varētu kaut kas lielāks jau pienākt. Bet, nu, tādā ziņā tagad sīkie ņemās te man ap makšķeri. Var just. Ja kādam, protams, interesē vairāk šāda tipa kontents, tad droši rakstām apakšā komentāros. Vai arī nolaikojam. Es uzreiz automātiski sapratīšu, ja man būs šim video savākšu 50 laikus, tad es vēl liku nākamo sēriju ārā uzreiz. Automātiski kaut ko vēl uzfilmēt, kaut kur vēl aizbraukt, kaut ko vēl pastīties, jo nu, tas tikai ir tas, kas man dod to stimulu turpināt. Un neaizmirstam, protams, arī piesakot šim kontam, jo šeit diezgan daudz arī liksim makšķerēšanas lietas, kad pienāks laiks. Ķiruma ezers arī tuvojās, drīz būs arī tas projektiņš, aizbrauksim, pamakšķerēsim, pastīsimies, paķersim kādu līnu un, protams, ka arī kameru līdzi paķeršu. Tāpēc, jā, tiem, kuriem interesē kaut kas šāds te, tad droši laikojam un atbalstam. Tās, man laikam zivs nāk izstās. Vai kas man te nāk, nevar saprast. Jā, kad zālītēm tur bišķi kājiņas nomazgāja. Nu, davai met iekšā, tur man tīkls stāv. Divas zivis jau ir. Tu palaidi to Trešā. līčiku? Jā. Kāpēc tu palaidi? Nu, aizgāja man. Es aizgāju pakaļ tīkliņam vairs nebija. Nu, jā. Kur kaut kas liels paņēma, gribēja paņemt. Nē. Tur jau var zvana. Labi, mēģinās. Nē. Man ir kaut kā, tā ir sīkais pierdevs. Jā, pulkstentiņš ir 6:10. Ko lai saka, nu, ķeram, bērndārzs turpinās. Turpinās šis bērndārznieku apmeklējums un neko nevar izdarīt, vienkārši jāķer. Jāizķer visā, un tad būtu sanāks kaut ko lielāku. Bet jā, visi ir tādi lielāki, tur tās raudiņas mazliet lielākas, tur bija pa pāriem. Un norāva āķi kaut kas man vēl, tur paņēma tādu auzīja to visu makšķeri, ka paņēma un ievilka kokā. Trakais ievilka kokā. Kokā paņēma, tur mēģināja kaut kā tur dabūt laukā, nesanāca norāvos. Pamēģināja kaut ko līdzīgu uzlikt tur tām bumbiņām, kur man ir tie āķi, un tad, nu, skatās. Tad jāskatās, nu, tagad copa kaut kāda bija maziņā, bet, nu, nezinu. Jā, gribēju jums visiem īstenībā pateikt, diezgan smuks laiks tagad. Tā, redzēt, te arī migliņa nāk uz leju un starp tiem kociņiem tik smuki izstās. Mēģināšu kaut kā iefilmēt ar savu DJI kameru. Varbūt tās redzēsiet, bet jā, tūļņās parādīšu jums. Diezgan smuks skats, diezgan smuki izskatās tūlīt. Jūs pārbaudīt, kā šinējiem iet. Čau. Ņem. Katra pa tikai uzmanīgi, ja? TikTok zvaigzne. Es nu tā. Visu laiku ir copas, bet uz āķa nav. Redz, atkal ir copa, redzi? Ot, paskaties man makšķeri. Tagad nomainījām citu āķīti, asāku, mazāku bišķi. Varbūt šis būs. Tiho. Robert, ir zivs. Mamiņ, ir zivs. Es nezinu, kas tas tāds ir. Kontents. Tieši tāds īstajā momentā. Mamiņ, sitās nenormāli lejā. Es nezinu. Lēnītēm, saulīt, lēnītēm svāku lēnām. Es nezinu, kas tas tāds ir. Vimbas redzu. Tu tiešām redzi? Jā. Nav vimba.
Cik tad liela rauda var būt? Kas par raudu? Vimbas lielumā. Vimbas lielumā. Palaid vaļā, mēs makšķini. Es noķēru zivi. Jā, pulkstentiņš ir 6:30. Ar tām zivīm vienkāršīgi bēndās, tikai vienīgi bēndās, nekas liels nenāk, labi tā viena lielā rauda, tā tur bija iemaldījusies, bet, viens bēndās, šitādi te nāk ārā vienkārši visu laiku, bet tā lielā rauda, tā ir laba, tā patiešām, tur bez nolieguma, bet pārējie visi bēndāznieki, stabilākie bēndāznieki. Jā, šobrīd ir jau 7:00, it kā tā kā izbrauc kaut kādos 4:30, ir jau 7. Zivtiņa piesardzīga, diezgan piesardzīga. Cope nav bijusi jau kādas 5 minūtes, 10. Diezgan bēdīgi. Līdaka viena man tur nesājās, tur kārdināja mani, es spini arī paņēmu līdzi, bet laikam nebūs. Zuda. Labi, jāmēģina, jāvelk laikam. Ne? Varbūt ir, varbūt nav. Nav. Lūdzu, sekojiet kanālam Cope ar Robi, nospiediet patīk un ierakstiet kādu jauku komentāru. Jā, draugi, Copīt, es domāju, kad es beigšu, Copju vairāk nav, zivju arī vairs nav, tāpēc es jums vēlos visiem parādīt, ko mēs šodien noķērām. Vismaz kopā atskatīties uz to, ko mēs šodien paķērām. Tā, paga. Te bišķītiņi sapinās. Tā, uj. Kaut kas ir. Pa kādai raudiņai, pa kaut kam. Oj, jēziņ, nepareizā. Jā, kā var redzēt, kaut kādas zivtiņas tur ir tajā tīkliņā, bet, nekā tāda pārspīlēta. Nekā pārspīlēta tur nav. Ja godīgi jāsaka, pat arī nevajag pilnībā. Normāli copīti pacapējām kārtīgi. Izmakšķerējāmies. Tagad jau jālaiž uz mājām. Viss. Paldies visiem, kur skatījās, un tiekamies jau nākamajā makšķerēšanas video. Atā visiem!